filmējot video, ļoti svarīgi izmantot video monitorus vai video raidītājus, lai kontrolētu video attālumā. Uz pašas kameras skatoties monitorā, kas tiek filmēts, vai sēžot kaut kur direktora kreslā un caur bezvadu tehnoloģijām vērojot, kas tiek filmēts. Pakāpeniski parādās jaunie ražotāji kā Holyland vai Shimbol, un viņiem ir daudz diezgan interesanti produkti, lai gan paskatīties vai vērot video, kas tiek filmēts uz pašas kameras, vai paraidīt to video kaut kur attālināti, vai kaut kur paskatīties to tieši direktora kreslā. Mēs bišķiņ parunāsim un tuliņ uzzināsi, kas tie ir par produktiem, kādi tie jaunumi ir un kas tie ir par tādiem interesantiem ražotājiem. Aiziet! Varbūt vēl nav zināms ķiniešu ražotājs Shimbol, kas dotajā brīdī aktīvi popularizē savu produkciju, piedalās pasaules izstādēs, un pat mums viņi ir iesūtījuši interesantus paraugus saviem monitoriem. Tiem video filmēšanas monitori diezgan iespaidīgi kvalitatīvi saražoti, katram ir izturīgs alumīnija korpus, pie tam viņi diezgan viegli un tādi kompakti, neskatoties uz to, kā jūtams, ka tas ir tieši labs alumīnija korpus. Katrs monitors nāk cietajā koferītī, kas atkal liecina par ražotāja interesi piedāvāt maksimālu kvalitāti, un viņi katram monitoram pat piedāvā aizsargstikliņu. Bet, protams, tas ir papildus aksesuāri. Galvenais kur ir vērts, tas ir tieši tā, ka katrs viņu monitors aprīkots ar iebūvētu video filmēšanu. Monitoriem komplekta nāk 64 GB SD karte, un monitors spēj sevi rakstīt Full HD 30 kadri sekundē, vai to var saukt par backup video vai par galveno video, bet jebkurš vai 5 vai 7 colu monitors ir aprīkots ar to rakstīšanu. Plus monitori daži ir aprīkoti ar SDI ieejam, un dažiem ir pat SDI uz HDMI konvertācija, jeb reālajā laika pieņemot HDMI signālu no kameras, monitors var laist SDI tālāk, piemēram, caur 50 metru kabeli kaut kur uz lielu pulti, vai otrādāk, kad monitors ir pieslēgts pie SDI kabeli pie kaut kādas Blackmagic, piemēram, vai arī kameras, viņš spēja atdot ārā HDMI signālu, lai to, piemēram, kaut kur atkal laist tālāk uz projektoru vai tam līdzīgi. Protams, monitoriem atšķirās dažādi parametri, ir video kontroles funkcijas, kā vektorgrammas un tā tālāk, bet interesants moments, ka dažiem tiem Shimbol monitoriem ir diezgan iespaidīgs gaišums. 2000 vai 2200 nīti, jeb tur candles CD uz kvadrātmetru. Ar tādu gaišumu var jau vērot monitora bildi, pilnīgi atklāta, atverta saule, gaišā saulēna diena, un būs skaidri redzama bilde. Ir, protams, modeļi, kuriem ir gaišums tikai kaut kāds 1000 to vienību, bet jaudīgākie modeļi ir aprīkoti ar diezgan gaišu matricu. Ejot tālāk, mēs varam redzēt, ka dažiem monitoriem ir iebūvētas anteniņas. Tātad tie monitori ir aprīkoti ar bezvadu funkcijām un ļauj vai nu pieņemt signālu no ārējā raidītāja, vai nu otrādāk raidīt to signālu tālāk uz citu ierici. Mums jau ir zināms Holyland ražotāja monitors Mars M1 un viņa Enchanted uzlabotā versijā. Tas mazais monitoriņš var kalpot gan kā bezvadu raidītājs, gan kā uztverējs. Un tagad mēs runājam par to, ka Shimbol ražotājiem arī ir pāris tādi modeļi, kur to var pielietot. Piemēram, filmēšanas laikā jūs varat piestiprināt monitoru pie kameras un vienkārši lielākā nekā kameras iebūvētā ekrāniņa vērot, kas tiek filmēts. Vienlaikā
monitors ar savu iebūvētu radio sistēmu raida bezvadu video, kuru var pieņemt kāds cits monitors, mazāks vai lielāks, ar iekšējo rakstīšanu vai bez tā, un tad direktors var sēdēt ar kaut kādu 5 vai 7 vai 10 colīgo monitoriņu un pārbaudīt, kas tiek filmēts ar galveno kameru. Vai uztverēja puse varētu būt vienkārši uztverējs, un tas uztverējs pieņem to radio signālu un tālāk to dot caur HDMI, piemēram, uz projektoru vai uz pulti vai uz kaut kāda tiešraides ierīci. Varbūt arī otrādāk. Jums pie kameras, pie kaut kāda cage var būt piestiprināts raidītājs, kas uz vairākiem 10 metriem dod to bezvadu radio signālu uz atkal vai nu monitoru, vai nu projektoru, caur citu uztverēju. Piemēram, ja jums skatuvē ir vairākas kameras novietotas kaut kur pa stūriem, jūs varat katru kameru aprīkot ar video raidītāju un caur vienu vai dažiem vairākiem monitoriem sekot līdzi, kas tiek filmēts ar katru no tām kamerām. Pie tam varētu būt, ka katrs operators skatās caur savu monitoru uz to, kas tiek filmēts operatora vietā, bet vienlaicīgi tas ir paraidīts uz kaut kādu kopiju pulti, tiešraidēji vai projektoram vai vienkārši direktora kontroles funkcijai. Tātad mums ir varianti izmantot gan monitorus ar iebūvētu raidītāju vai uztverēju, tāpat arī atsevišķi raidītājus vai uztverējus. Un mūsdienas ir diezgan daudz variantu tiem komplektiem, ar ko tie visi atšķirās. Pirmkārt, ar to, kādu signālu viņi var paraidīt, tikai HDMI ieeju vai izēju, vai ir arī komplekti, kam ir SDI ieejas un attiecīgi izēja. Tad var pieslēgt pie kameras, kas dod nevis caur HDMI, bet SDI signālu. Tad ir atšķirība caur kādiem frekvenču kanāliem tiek padots signāls. Piemēram, HoloLens vienkāršie risinājumi, kā Mars M1 300 komplekts, viņi izmanto 2,4 GHz standārtu frekvenču joslu, bet advancētie risinājumi, kā Pyro, tas ir jaunākais 4K HoloLens raidītāju uztverēju komplekts, gan Shimbol, viņu bezvadu risinājumi, kas ir iebūvēti monitoros vai atsevišķi uztverēja raidītāja. Tur izmantots dual band, jeb gan 2,4, gan 5 GHz frekvenču joslas, lai stabilāk un drošāk, tālāk, kvalitatīvāk nodot caur radio mūsu video signāla plūsmu. Un atšķirās arī, cik daudz uztverēju varētu būt katram komplektam. Piemēram, jaunākais HoloLens Pyro H raidītājs var strādāt uzreiz līdz ar 4 uztverējiem. Un tajā skaitā varētu būt kaut kāda arī iOS ierīce, jeb planšets. Un tad var pieņemt raidīt signālu no kameras uz kādu monitoru vai uz projektoru, un vēl izmantot planšeti vienkārši signāla novērošanai. Un tad attiecīgi HoloLensam ir risinājumi, kas darbojas tikai viens uz vienu vai viens raidītājs uz 2 uztverējiem, vai attiecīgi var pievienoties arī ar iOS ierīci pie raidītāja un tad skatīties to signālu vai pārbaudīt, kas ir filmēts no lielas planšetes vai vienkārši no telefona. Diezgan labs risinājums. Kā es jau minēju, mums veikala ir daži Shimbol monitori, daži HoloLens un Shimbol wireless video raidītāju uztverēju komplekti, tāpēc varat nākt ciemos, apskatīt, pataustīt, ieslēgt kādu no tiem risinājumiem, pārbaudīt to mūsu ietvaros, mūsu telpas ietvaros darbā, paskatīties uz attēla, uz saglabāta materiāla. Iespējams, ka tieši kādam jūsu tiešraides vai bloginga vai profesionālam risinājumam
jūsu vajadzībai, kāds no šim bol vai HoloLens risinājumiem būs tieši pareiza atbildē. Mēs parādīsim tās ierieces un pateicoties, kā ražotājs iedeva tos modeļus, lai tie stāv veikalā, būs arī tūlītēji iespēja kādu no tiem lieliskiem monitoriem vai video raidītāju komplektiem iegādāties. Gaidām ciemos ar jautājumiem un veiksmīgi attīstīt savu video filmēšanas tehnoloģiju.